Mani sauc Kaspars, pārstāvu kompāniju Kupols. Un liels prieks par varētu teikt, šo iespēju piedalīties Hellsis festivālā. Un prieks, kad vairāk šādu pasākumu notiek, kas vairo tādu kā informācijas izplatību, tādas savādākas informācijas izplatības. Teiksim, nav tikai kaut kāda informācija, kas ir masu mēdījos tam līdzīgi, kaut kas dziļāks un kaut kas vairāk. Pats nodarbojos ar kupoliem, vienu no manām nodarbošanām, un jau diezgan daudz gadus esmu ar šo ideju aizrauts, kad es pirmoreiz ieraudzīju bildi, kurā bija attēlots kupols, kurā dzīvo cilvēki. Man tā ideja tik ļoti uzrunāja, ka es sapratu, ka es arī vēlos dzīvot kupolā, un es vienkārši sajūtu, kā tas ir būt kupolā, vēl neesot tur iekšā. Un sapratu, ka es vēlos, gan pats dzīvot šādā kupolā un arī izplatīt šo ideju un palīdzēt, dzīvot tādās vidēs arī citiem cilvēkiem. Katrai lietai ir sava enerģija. Cilvēkam ir sava enerģija, ko viņš izstaro, šī rezonance. Objektiem ir enerģija, telpām ir enerģija, augiem. Un šī enerģija, bet cilvēka enerģija, apkārt enerģija miedarbojās. Un, teiksim, kantainā telpa, kas ir būvēta ne pēc proporcijām, ar cilvēku enerģiju ir tādā kā disonance. Līdzīgi, kā ja mēs paņemam, nораujam divas savā starpā neizskaņotas ģitāras stīgas, veidojās tad nepatīkama skaņa, kas būtībā veido enerģijas noplūdi. Kupolā atkal šī enerģija ir harmoniska. Tā ir būtībā dabiska enerģija, kas, teiksim, man ir tāda, kā varētu teikt, hipotēze, kad šī enerģija ir tāda kā proporcija orķestris, jo tas pat nav vienkārši zelta griezums. Kupolā vienkārši ir standartā, ir ideālā proporcija. Lai arī cik liels būtu kupols, šī proporcija vienmēr saglabājas. Kantainajās telpās atkal šī proporcija ir mainām pa centimetriem. Kaut arī kantainas ēkas arī ir iespējams padarīt pozitīvākas, būvējot pēc zelta griezuma, bet šī proporcija vairs nav tik perfekta kā kupolā, līdz ar to ir tāda sava specifika. Un mana vīzija un mērķis saistībā ar kupoliem ir, kad tas kļūs kā viens no standartiem. Tad, kad cilvēks domās par savu māju, viņš izskatīs, vai tā ir kantainā telpa, vai tas ir kupols. Un man ir ticība, ka tā lieta ar laiku attīstīsies, jo man liekas, ka mums jāiet uz priekšu un jāskatās, kā mēs varam lietas labāk darīt, kā mēs varam dzīvot labāk. Un šī ir, manuprāt, viena no tām pamatlietām, tā harmoniskā dzīves vide, kur mēs pavadām ļoti ilgu laiku, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs justos labi. Kupolam ir diezgan daudz plusi, ja mēs salīdzinām atkal ar parasto kantaino ēku pierasto. Viena no lietām ir šī enerģētika, ko es jau minēju, šī labā sajūta. Tad ļoti svarīgs faktors, ne tik ļoti svarīgs Latvijā, bet pasaulē, Amerikā sevišķi un tam līdzīgi, kur ir zemestrīces un vētras, kad kupols ir zemestrīču droša māja un vētru droša māja, jo nav kur aizķerties vējam, un ja arī kupola krata, tad vienkārši nav kmīs sabrukt, jo tā ir līdzīga kā ola. Jo ir pat arī veikt eksperimenti, ka cilvēks var paņemt vienkārši uzkāpt uz olas, un šī ola nesaplīst dēļ šīs ģeometrijas. Un arī, piemēram, ja sasnieg kaut kādu biezi sniega vai tam līdzīgi, tad kupola forma paliek tikai izturīga, jo tā veidojās kā vēl viena čaula. Tad vēl ļoti svarīgi, kad kupolā notiek gaisa kustība. Šis gaiss nesastāvās, kas ir svarīgi, un vēl tāda īpatnība dēļ šīs kustības temperatūra gan augšā, gan apakšā ir līdzīga. Teiksim, atkal parastā situācijā, kantainā telpā, gaiss noslāņojās. Augšā ir siltāks, apakšā ir vēsāks. Un Hellsis festivālā mums būs izlikta jauna konstrukcija, ko mēs esam pavisam nesen radījuši šo ideju, kas būtībā ir kupola karkas, ko cilvēks pats tālāk var attīstīt, kā viņš vēlās, varētu teikt, pat transformēt. Teiksim, cilvēks uzstāda šo karkasu un izmantot kā lapeni. Tad viņš vēlās var šo karkasu pārbūvēt par siltumnīcu, vai arī pārbūvēt par pirti, vai par vasarnīcu, vai kā pagaidu māju.
Un labs variants arī ir tādā gadījumā, ja, teiksim, cilvēks nevar uzreiz paņemt uzbūvēt, teiksim, māju vai pagaidu māju. Viņš sākumā šo karkasu uzstāda kā lapeni, un tad, kad viņam atkal tālāk finanses iespējas to tālāk attīstīt, viņš piepērk papildus detaļas un izveido no šī karkasu jau kā pagaidu māju, nosiltina, uztaisa grīdu, saliek logus, un tad, kad viņš, piemēram, uzbūvē lielo māju, viņš šo pagaidu māju pārveido par pirti. Aicinu jūs uz Helsas festivālu, apskatīties jauno kupola karkasu un, protams, apstīties arī dažādas citas interesantas lietas, kas notiks festivālā. Es domāju, tas būs iedvesmojoši un skaisti.